Laipni lūgti manā pasaulē. Esmu Keisija Hemlina, LV. Esmu Keisija un Meksika ir manas mājas. Esmu šeit dzīvojusi 25 gadus, un tagad esmu arī Meksikas pilsone. Šodien mēs dosimies ceļojumā, lai atklātu skaistu pilsētu augstu kalnos. Tā ir Sakateka. Šī rozā akmens pilsēta ir pilna ar sudrabu, vēsturi un dzīvību. Jūs varētu jautāt, kāpēc Meksika? Šī valsts ir kā maza pasaule, kur katrs stūris piedāvā jaunu piedzīvojumu un stāstu, ko atklāt. Sakateka ir viena no tām vietām, ko es vienmēr esmu gribējusi apmeklēt. Dziļi Sierra Madre kalnos, pats ceļojums ir piedzīvojums. Sakateka ir pilsēta, kas slēpjas mākoņos. Tās cilvēki un vēsture jūs pārsteigs. Tā ir dārgumu lāde, kas gaida, lai to atvērtu. Tāpēc pievienojieties man, kamēr mēs atklājam tās patieso skaistumu. Pirmā lieta, ko pamanīsi Sakatekasā, ir krāsa. Visa pilsēta ir iegrimusi siltā rozā tonī. Un tas viss, pateicoties slavenajam Piedra Rosa jeb rozā akmenim. Lielākā daļa ēku ir celtas no šī akmens, kas visai pilsētai piešķir maģisku pasakainu noskaņu. Un, protams, kā mēs varam aizmirst sudrabu. Sakatekasa kādreiz bija viens no svarīgākajiem sudraba ražošanas centriem pasaulē. Tas nesa lielu bagātību un gadsimtiem ilgi veidoja pasaules ekonomiku. Šis mantojums ir jūtams visā pilsētā, kā sena dziesma. Bet Sakatekasa nav tikai akmens un sudrabs. Tā ir vieta, kur slēpjas neskaitāmi stāsti, kā putekļaina sena grāmata. Mēs pastaigāsimies pa vēsturisko centru, kas ir UNESCO pasaules mantojuma vieta, izpētīsim īstu sudraba raktuvi un uzkāpsim Cerro de la Bufa virsotnē, lai baudītu labākos skatus. Sakatekasai ir tik daudz stāstu, ko pastāstīt. Un mēs katru no tiem piedzīvosim kā 1001 naktī. Ak. Kā es vienmēr saku, aiziet. Labi, mēs esam gatavi ienirt Sakatekasas sirdī. Un šī, mani draugi, ir ļoti sena vieta. Paskatieties! Šī vieta ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Vai zināt, ko tas nozīmē? Tā nav tikai skaista, tā ir svarīga visai pasaulē. Tas ir pasaules dārgums, pilns ar cilvēkiem un vēsturi. Tiklīdz jūs ieejat, jūs sajūtat šīs vietas dziļumu. Vēsture ir gaisā, tā ir īpaša sajūta, pilna ar stāstiem kā dzīva grāmata. Tā ir Sakatekasas dvēsele. Esmu ļoti sajūsmināts, iesim iekšā. Kāda neticama atmosfēra, cik daudz senu krāšņu ēku. Šis nav viltots. Jūs jūtaties tā, it kā būtu atgriezušies simtiem gadu pagātnē, tieši tā. Šauras ieliņas, bruģis, līkumainas takas, augstas ēkas, un jūs redzat laika pēdas. Tā ir šīs pilsētas īpašā iezīme. Tā ir tik labi saglabāta, ka tās skaistums ir gandrīz neticams. Jūs redzat pūles, jūs redzat mīlestību pret šo pilsētu. Viņi to darīja ar mīlestību, vai ne? Šis nav tematiskais parks, tas nav viltots, tas ir īsts. Katrā ielā šķiet, ka vecie stāsti čukst. Jums tikai jāieklausās. Un šis rozā akmens, Cantera Rosa, tas ir visur. Visa pilsēta ir celta no tā, un tas dod siltu, skaistu mirdzumu. No lielās krāšņās katedrāles līdz mazākajām durvīm, šis akmens ir galvenais. Un grebumi. Iedomājieties tikai. Vecie meistari, kā viņi greb šos sarežģījos rakstus ar rokām, ar kaislību un neticamu talantu, un kad spīd saule, visa pilsēta iemirdzas. Tas ir fotogrāfa sapnis un svētki acīm. Šis akmens nav tikai būvmateriāls, tā ir māksla, tā ir Sakatekasas dvēsele. Un kāds ir labākais veids, kā izpētīt šo UNESCO vietu? Kājām, absolūti. Vienkārši klīstiet, ļaujiet šim labirintam jūs vadīt. Tā ir pat par sevi piedzīvojums. Katra iela, katra slēptā aleja nes pārsteigumu. Šis vēsturiskais centrs ir tik liels, tas ir tik milzīgs. Jūs varat staigāt dienām ilgi un joprojām atrast kaut ko jaunu. Tas aicina jūs izpētīt, tas aicina jūs atklāt. Nolieciet karti malā un ļaujiet kājām jūs vadīt. Tā ir dzīva vēsture, un tā ir vienkārši skaista. Kādi noslēpumi mūs gaida? Oho, šo vietu nedrīkst palaist garām. Paskatieties tikai uz šo iespaidīgo skatu, tieši mūsu acu priekšā. Šī ir Sakatekas katedrāles bazilika. Oho, šī nav tikai baznīca, šis ir orientieris, skaists mākslas darbs, kas sniedzas līdz debesīm. Sniegdamies līdz debesīm. Tā atrodas vēsturiskā centra sirdī, tā ir pilsētas dārgakmens. To var redzēt gandrīz no katras ielas. Gluži kā aicinot jūs iekšā. Tās izmērs ir neticams. Tā ir majestātiska. Šī vieta jūs ievilks iekšā. Vienkārši apstājieties un paskatieties. Jums aizraus elpu.
tās skaistums. Vai šī fasāde nav krāšņa? Tā ir pilna ar sarežģītām detaļām. Viss ir izgrebts no īpaša akmens. Rozā akmens, ko sauc par centera rosa. Cilvēki saka, ka tas ir viens no labākajiem baroka arhitektūras piemēriem. Baroka arhitektūras. Viens no labākajiem visā Meksikā, un jūs sapratīsiet, kāpēc. Svētie, apustuļi, sarežģīti ziedu grebumi visur. Tā ir kā grāmata, kas iekalta akmenī, tik bagātīgi rotāta. Cilvēki to sauc par rozā karalieni. Meksikas baznīcu kroņa dārgakmens. Tā ir karaliska un majestātiska. Meistarība, tā ir vienkārši neticama. Tā ir simtiem gadu veca un joprojām mūs apbur. Kad jūs ieiet, pagaidiet, vienkārši paskatieties. Caur šo skaisto arku. Ārpuse ir tik grandioza, bet iekšpuse parasti ir mierīga. Dažreiz vienkārša, dažreiz tikpat rotāta kā fasāde. Bet vienmēr ir sajūta, ka šī ir svēta un dievbijīga vieta. Iedomājieties tikai, cik daudz vēstures šī vieta ir redzējusi. Gadsimtiem ilga vēsture, vai ne? Paudzes ir nākušas šeit, lūgušās, dalījušās priekos un bēdās. Tā stāv šeit kopš tā 18. gadsimta, vērojot dzīvi kā tā rīt, kā kluss sargs. Jūs gandrīz varat dzirdēt pagātnes atbalsis, gadsimtu atbalsis. Tur valda dziļš miers. Tas ir patiesi maģiski. Tā ir svētnīca. Burtiski. Šī katedrāle nav tikai turisma objekts. Tā ir Sacatekas garīgā sirds. Tā ir kopienas centrs. Daļa no vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīves. Cilvēki šeit satiekas, ģimenes pulcējas, dzīve rit ap to. Tā nav tikai ēka, tā ir dzīva, dinamiska vieta. Tā ir daļa no pilsētas identitātes. Tā ir orientieris. Pastāvīgs tornis, kas dod jums miera sajūtu. Tas ir Sacatekas pastāvīgā gara simbols. Tas ir pilsētas iedzīvotāju lepnums. Šī ēka Breaka Time tā patiešām ir pilsētas sirds. Sirds, kas iekalta rozā akmenī. Šī ir vieta, kas jāredz. Noteikti. Labi, uz brīdi atstāsim katedrāli. Kā būtu, ja mēs pastaigātos pa šīm labirintveida ielām? Šīs šaurās ieliņas, šeit tās sauc par koles un kalejons. Katrai ir savs stāsts, un katrs stūris slēp kādu noslēpumu. Dažas ielas ir rosīgas un dzīvīgas, pilnas ar maziem veikaliņiem un cilvēkiem. Citas ir klusākas un mierīgākas. Tās stāsta vecus stāstus, it kā tās būtu dzīves. Ielu nosaukumi, piemēram, Calle Tacuba vai Avenida Hidalgo, drīz jums kļūs pazīstami. Šīs galvenās ielas savieno šo skaisto koloniālo pilsētu. Šeit jūs patiešām varat sajust pilsētas pulsu. Un labākais veids, kā to izdarīt, ir vienkārši staigāt. Pievērsiet uzmanību ēku detaļām. Jūs būsiet pārsteigti par to skaistumu. Tas ir kaut kas īpašs. Koloniālās ēkas šeit ir ļoti labi saglabājušās. Dzelzs balkoni, terases pilnas ar ziediem. Vecas smagas koka durvis, dažas pat ar metāla naglām. Kamēr jūs staigājat pa bruģētām ielām, iedomājieties, kā reiz pa tām brauca karietes. Slēptos pagalmos jūs atradīsiet zaļumus, pat strūklakas. Katrs logs, katras durvis stāsta jums stāstu. Tās nav tikai ēkas, tās ir laika mašīnas. Tās liecina par pagātnes bagātību un labklājību. Meistarība tā ir pārsteidzoša. Šī pieredze nav tikai par skatīšanos, tā ir arī par klausīšanos. Veko ielu skaņas ir dzīvīgas, ģitāras skaņa, kas nāk no attāluma, vai tirgus pārdevēju saucieni, cilvēku čuksti, atvērtas durvis, un dažreiz no vietējā restorāna nāk svaigi ceptas maizes smarža, ceptu čili smarža un saldo gardumu smarža. Šī ir vieta, kur notiek dzīve, tieši šeit, tagad, starp šīm senajām akmens sienām un pilsētas ielās, tas ir dzīves muzejs. Tas nav tikai eksponāts, šeit ir lipīga enerģija, kas jūs ievilks. Katrā ielā jūs atklāsiet kaut ko jaunu. Mazi, slēpti laukumi, negaidīti skati, mazas, bet burvīgas apkārtnes baznīcas un neticams skati no jumtiem. Tas viss jūs gaida. No augšas. Šis ielu tīkls ir pilsētas vēstures liecība. Tā tika uzcelta kalnainā apvidū, un tās virzienu noteica kalnrūpniecības ceļi. Tā attīstījās organiski. Tā nebija plānota kā režģis, un tieši tas padara šo pilsētu tik apburošu. Vienmēr ir kāds mazs atklājums. Tas ir labākais veids, kā izpētīt pilsētu, un pastaiga ir labākā pieredze. Labi, mēs atstājam krāšņo katedrāli aiz muguras, bet Zacatekasai ir vēl daudz ko piedāvāt. Šī pilsēta ir pilna ar skaistām ēkām. Calderona teātris ir ļoti sena ēka, kas ir patiešām burvīga. Iedomājieties, cik daudz izrāžu un vēstures šeit ir bijis. Tad nāk valdības pils, kas ir valdības pils. Tā ir varas sirds, un vienmēr ir rotāta ar freskām.
Šīs freskas stāsta par Zakatekasas un Meksikas vēsturi. Un tur ir daudzas villas, kur dzīvoja sudraba baroni, kuri savu bagātību ieguva no sudraba raktuvēm. Viņu krāšņās fasādes stāsta, cik bagāts šis reģions bija pagātnē. Katra ēka papildina pilsētas atmosfēru. Tā ir akmens un dizaina simfonija, akmens un stila harmonija. Un paskatieties uz šiem laukumiem. Tie ir pilsētas plaušas. Armu laukums atrodas blakus katedrālei un ir pilsētas sirds. Šeit satiekas Zakatekasas iedzīvotāji. Cilvēki pastaigājas, bērni spēlējas un ielu pārdevēji pārdod dzērienus. Tā ir neticami publiska vieta, ko ieskauj skaistas ēkas. Šeit varat sēdēt, atpūsties un vērot cilvēkus. Varat baudīt pilsētas atmosfēru un pavadīt mierīgu laiku. Šie laukumi jau sen ir bijuši pulcēšanās vietas un ir piepildīti ar ikdienas dzīvi. Gadsimtiem ilgi tie ir pulcējuši cilvēkus, un šodien tie ir pilni ar rosīgu dzīvi. Bet visneticamākais ir šī nevainojamā harmonija. Šeit ir krāšņas sabiedriskās ēkas, kas ir patiešām krāšņas, un blakus tām pieticīgi nami un veikali, bet viss kopā izskatās labi un rada skaistu harmoniju. Iemesls tam ir tas, ka visas ēkas ir būvētas no viena materiāla – rozā kanteres akmens. Tas rada vienotu ainavu. Tas ir patiešām elpu aizraujošs skaistums. No saulainajām ielām mēs dodamies uz pavisam citu vietu. Mēs dodamies dziļi zem zemes, uz leģendārajām Eledēna raktuvēm. Šī nav parasta bedre. Šīs raktuves ir simbols, Zakatekas vēstures sirds. Sudrabs, kas iegūts no šejienes, nesa lielu bagātību un uzcēla šo pilsētu. Gadsimtiem ilgi šeit tika smagi strādāts. Iedomājieties, cik daudz sudraba ir izrakts zem zemes, pa kuru mēs staigājam. Esmu gatavs. Šis būs liels piedzīvojums. Apskatīsim, kādus noslēpumus slēpj Eledēna. Eledēna raktuvju ieeja atrodas pilsētas vidū. Tas ir diezgan forši, vai ne? Jūs staigājat pa koloniālajām ielām, un pēkšņi parādās raktuvju ieeja. Tā ir nedaudz paslēpta, gandrīz nemanāma. Bet tad jūs redzat zīmes, mazo vilcienu, nopērkat biļetes un sajūsma piepilda gaisu. Turisti un ģimenes, visi kopā, pilni zinātkāres. Īsts instruktāža, jo drošība, protams, ir pirmajā vietā, bet īstā sajūsma sākas, kad mēs dodamies lejā. Dziļi tumsā, dziļi Zakatekas vēsturē. Pilsētas sudraba sirds sit tieši zem mūsu kājām. Ir laiks sagatavoties. Uzlieciet tās ķiveres. Dzeltenās, tās ir diezgan foršas. Pēkšņi es jūtos kā īsts pētnieks. Piedzīvojumu gars ir klāt. Paņemiet līdzi vieglu jaku. Iekšā ir nedaudz vēss, un jo dziļāk mēs ejam, jo vēsāks kļūst. Nopietni. Ārā kalnu gaiss ir svaigs un patīkams, bet iekšā ir pavisam citādi. Zemes vēsums, dziļuma vēsums. Es dzirdu vilciena skaņu. To, kas mūs ievedīs iekšā. Tas mazais krāsainais vilciens ir gatavs mūs aizvest vēl dziļāk. Pirmais solis šajā tunelī, un mēs esam ceļā. Nāciet ar mani, Zakatekas pazemes pasaulē. Saules gaisma izgaist. Tumsa mūs apņem, tunelī iedegas gaismas. Oho! Šis mazais vilciens, kas izskatās pēc veca tramvaja, ved mūs dziļi zem zemes. Ļoti tālu no virsmas. Tuneļa sienas ir mitras un spīdīgas, it kā tās raudātu. Mūsu gids mums stāsta. Viņš mums rāda šīs neapstrādātās akmens veidojumus. Vieta, kur kādreiz gāja sudraba dzīslas. Es jūtos tik mazs. Visi šie tuneļi ir veidoti ar rokām. Iedomājieties, cik grūti tas bija. Gids mums stāsta par grūtajiem apstākļiem senos laikos. Tumšs, putekļains un bīstams. Tūkstošiem cilvēku strādāja šeit. Daži sekoja saviem sapņiem, daži tikai centās izdzīvot. Par katru sudraba gabaliņu cilvēkiem dažreiz bija jādod savas dzīvības. Braucot ar šo vilcienu, mēs jūtam vēstures smagumu. Šī nav tikai ekskursija. Šis ir ceļojums cauri vēsturei, piepildīts ar upuriem un neatlaidību. Mazais vilcieniņš apstājas dziļi raktuvēs. Tumšajās ēnās mēs redzam vetu sarūsējušu aprīkojumu. Gids mums stāsta par šo raktuvju vēsturi, par kalnraču ticību un par klīstošajām dvēselēm, par briesmām, ar kurām viņi saskārās katru dienu. Kalnrači strādāja kopā, palīdzot viens otram, jo šeit briesmas un cerība vienmēr gāja roku rokā. Šis sudrabs, kas tika iegūts no Eledēna raktuvēm, radīs Zakatekas pilsētu. Šīs skaistās katedrāles, šīs skaistās mājas, viss, kas veido šo pilsētu. Tas ir neticams kontrasts. Pazemes tumsa un spožā gaisma virs zemes. Lai saprastu šīs raktuves, jums ir jāsaprot Zakatekas. Šeit dzimušie sapņi radīja visu.
El Eden ir patiešām pārsteidzoša vieta, bet tie nav tikai veci tuneļi, te ir arī pazemes naktsklubs. To sauc La Mina, kas nozīmē raktuvju klubs. Iedomājieties balēties pazemē. Tas ir kā slepens klubs, kas paslēpts no visiem. Kā slepens klubs Neapolē, tikai vēl dziļāk. Šeit ir arī maza kapela ar altāri. Tas parāda kalnraču stipro ticību un viņu velmi pēc drošības. Un, ja ar to nepietiek, te ir arī minerālu muzejs. Paskatieties, kā apgaismojums izceļ šo dārgakmeņu skaistumu. Apgaismojums šeit ir vienkārši fantastisks. Akmeņi pārvēršas par mākslas darbiem, un ēnas dejo pa vecajām sienām. Šī nav tikai turisma atrakcija. Tā ir pieredze, kas aizved jūs uz citu pasauli. El Eden ir pilns ar vēsturi, pilns ar pārsteigumiem, un ir tik daudz ko izpētīt. Šī raktuve glabā tūkstošiem stāstu, break time no seniem laikiem līdz pat mūsdienām. Lēnām, bet noteikti mēs kāpjam augšup. Kāpjot augšup, gaiss kļūst siltāks, un saules gaisma nāk mums pretī. Tiklīdz mēs iznākam no tuneļa, Zakatekasas saule šķiet kā sapnis. Šīs raktuvju stāsts joprojām atbalsojas. Upuri, briesmas un sudraba pamats, uz kura šī pilsēta tika uzcelta. El Eden raktuves nav tikai Zakatekasas pazemes pasaule, tā ir pati Zakatekasa. Rožainā akmens pilsēta augšā tika uzcelta ar to cilvēku sviedriem un darbu, kuri strādāja lejā. Šis piedzīvojums mums parādīja pagātni un tagadni, tumsu un gaismu. Mēs atgriezāmies ar jaunu cieņu pret kalnračiem, un jaunu apbrīnu pret šo pilsētu. Tagad, dziļi ieelpojot, sajūtot svaigo kalnu gaisu, ir laiks turpināt mūsu ceļojumu. Atgriezušies virspusē, mēs uzreiz devāmies uz Telefēriko staciju. Telefēriko ir trošu vagoniņu sistēma. Stacija bija pilna ar cilvēkiem, un tā atradās tieši blakus El Eden raktuvēm. Krāsainie vagoņi gaidīja, lai mūs aizvestu kalna virsotnē. Tas bija kā sapnis. Šis Telefēriko, kas tika uzbūvēts 1991. gadā, savienos Zakatekasas pilsētas centru ar kalna virsotni. Pēc tam, kad nopirkām biļetes, mēs nepacietīgi iekāpām vagonā. Es nevarēju sagaidīt skatus, kas mums pavērsies. Pilsēta sāk atklāties zem mums, un jo augstāk mēs cēlāmies, jo vairāk mēs redzējām rozā akmens ēkas. Līkumotās ielas un pilsētas vēsture atdzīvojās mūsu acu priekšā. Nākamā pietura ir Cerro de la Bufa. Šis telefērico lēnām virzās pāri Zakatekasai, piedāvājot brīnišķīgu skatu. Zem mums ir ielas un mazas mājiņas, baznīcu torņi, laukumi un šaurās līkumotās pilsētas ielas. Mājas ir celtas no rozā akmens un spīt saulē, pilsēta atrodas ielējā. Šīs brauciens ir mierīgs un jautrs, pilns skaistu mirkļu, bet diemžēl ātri beidzas. Tuvojoties Cerro de la Bufai, kalna akmeņainās virsotnes parādās mūsu priekšā. Telefēriko lēnām apstājas, un sajūsma pieaug. Tas nav tikai transporta līdzeklis, tas ir viens no aizraujošākajiem piedzīvojumiem Zakatekasā. Tagad pilsētas vēsture atveras mūsu acu priekšā. Mēs tikko esam nonākuši Cerro de la Bufa virsotnē. Gaiss šeit ir tik svaigs un tīrs. Skats ir kā no pastkartes. Zakatekas pilsēta plešas tieši zem mums. Tā ir pilna ar rozā akmens ēkām, un to ieskauj kalni. Šī kalna virsotne ir ļoti populāra vieta, un te ir daudz turistu. Šeit ir arī pieminekļi un mazi dārzi. Šis kalns nav tikai skaista vieta. Tā ir arī svēta vieta, kurai ir daudz stāstu. Nosaukums Bufa nāk no kalna formas, par kuru saka, ka tā izskatās pēc cūkas vēdera. Bet vēsture, kas šeit slēpjas, ir dziļa un bagāta kā veca ozola saknes. Kādreiz tā bija cietoksnis, un tā ir redzējusi gadsimtiem ilgas pārmaiņas. Šī ir vieta, kur satiekas pilsētas pagātne un tagadne, it kā jauni stāsti tiktu rakstīti uz vekām sienām. Vai esat gatavi? Tagad mēs ienirsim Meksikas revolūcijas vēsturē. Sveiki, draugi! Šodien mēs runāsim par šī kalna vēsturi, vai ne? Vēsture šeit ir ļoti svarīga. Cerro de la Bufa spēlēja lielu lomu Meksikas revolūcijā. Šeit notika slavena kauja, ko sauca par Toma de Zakatekas. Zakatekasas kauja, kas notika 1914. gada jūnijā, bija ļoti svarīgs brīdis, kas mainīja Meksikas revolūcijas gaitu. Pancho Villas spēki División del Norte un spēki Felipes Angelesa vadībā apvienojās un cīnījās sīvā kaujā pret valdības spēkiem. Viņu uzvara mainīja revolūcijas gaitu.
un spēlēja galveno lomu Huertas režīma izbeigšanā. Stāvot šeit šķiet, ka mēs varam dzirdēt skaņas tās dienas kaujā. Šī kalna stratēģiskā nozīme ir acīmredzama. Jūs to sajutīsiet. Kā jūs redzējāt, šeit ir lielas jātnieku statujas. Šīs statujas, kas stāv laukumā, ir patiešām iespaidīgas. Tās godina revolūcijas varoņus, Zakatecasas kaujas varoņus, Pancho Villa, Felipe Angeles un Panfilo Natera. Šķiet, ka viņi tūlīt dosies kaujā uz saviem zirgiem. Bet šīs statujas nav tikai skulptūras. Tās mums atgādina par drosmi, upuri un cīņu par brīvību. Tās skaidri parāda kaujas mērogu. Iedomājieties tās dienas haosu, drosmi un sāpes tiem, kas šeit cīnījās. Tie ir cieņas simbols, kas atzīmē svarīgus brīžus Meksikas vēsturē. Šeit atrodas arī muzejs par Zakatecasas kauju, tieši šeit. Šis muzejs ir veltīts slavenajai kaujai. Ja vēlaties uzzināt vairāk, šī ir labākā vieta. Muzeja iekšpusē ir izstādīti artefakti, fotogrāfijas un dokumenti. Detalizēti eksponāti palīdz saprast kaujas gaitu un tās nozīmi. Šeit jūs varat uzzināt par taktiku un upuriem. Muzejs ir labi organizēts, tāpēc jūs varat daudz uzzināt. Šis muzejs labi sader ar ārā pieminekļiem, tāpēc vēsture izskatās vēl dzīvāka un interesantāka. Skatoties uz pilsētu no šejienes, jūs varat redzēt daudzus vēsturiskus punktus. Iedomājieties, kā karavīri pārvietojās un kā norisinājās kauja. Iedomājieties, kā kauja sākās. Šeit dzīve nav tikai revolūcijas vēsture. Cerro de la Bufa ir arī mājvieta vietējām leģendām, kas šo vietu padara vēl noslēpumaināku. Skats no visām pusēm, kad saule apspīd ēkas, vienkārši aizrauj elpu. Vai redzat to El Cubo akveduktu? Un noteikti apmeklējiet Nuestra Señora del Patrocinio kapelu. Tā ir ļoti mierīga, gandrīz svēta vieta. Šis ir brīdis, kad visi paliek sajūsmā. Cerro de la Bufa patiešām ir Zakatecasas dārgakmens. Tātad, mūsu ceļojums uz Zakatecasu tuvojas beigām, un tas bija brīnišķīgi. Šī pilsēta mums tiešām ir iepatikusies, un ne tikai savu skaisto ēku un bagātās vēstures dēļ. Zakatecas atvēra mūsu acis. Mēs pastaigājāmies pa UNESCO pasaules mantojuma vietu un klīstot pa tās vecajām ielām, jutāmies kā ceļojot laikā. Mēs ielīdām dziļi Edena raktuvēs un uzbraucām ar telefēriko, lai baudītu neticamus skatus. Zakatecas nav tikai rozā akmens pastkarte. Tā ir vieta, kur vēsture elpo katrā ielā. Tā ir pilsēta ar dziļu skaistumu, un kur dzīvo sirsnīgi un dāsni cilvēki. Tā ir rosīga kopiena un bagāta kultūra. Šī rozā akmens pilsēta tiešām ir cilvēku pilsēta. Plānojat ceļojumu uz Zakatecasu? Lieliski! Esmu sagatavojis dažus padomus, kas palīdzēs jums padarīt jūsu ceļojumu neaizmirstamu. It kā jūs mēnesi būtu dzīvojuši Jeju salā. Pavasaris un rudens ir visskaistākie, bet Zakateka ir burvīga jebkurā gada laikā. Neuztraucieties par laikapstākļiem, vienkārši apģērbieties atbilstoši. Labākais veids, kā izpētīt pilsētu, ir kājām. Tāpat kā pastaiga pa Bukčonas Hanokas ciematu, jūs izbaudīsiet skaistus skatus un siltu atmosfēru. Noteikti izbrauciet ar telefēriko, trošu vagoniņu. Tas ir visiespaidīgākais veids, kā redzēt pilsētu no augšas, un tas padarīs jūsu ceļojumu vēl jautrāku. Zakateka piedāvā daudz dažādu naktsmītņu iespēju. No mājīgiem butika viesnīcām līdz luksusa vietām jūs atradīsiet kaut ko pēc savas gaumes. Neaizmirstiet nogaršot vietējo ēdienu. Tas būs tik garšīgs, it kā jūsu vecmāmiņa to būtu pagatavojusi laukos. Ceļojuma plānošana ir svarīga. Tāpat kā kimči plānošana, ir labi sagatavoties iepriekš, vai ne? Ieteicams pavadīt vismaz 2–3 dienas Zakatekā. Ir nepieciešams laiks, lai pilnībā izpētītu pilsētu un izbaudītu to. Izbaudiet katru mirkli, it kā jūs visu dienu izbaudītu Everlandā. Tātad, kas padara Zakatekasu neaizmirstamu? Manuprāt, tās ir tās skaistās rozā akmens ēkas. Tās spīd saulēktā un saulrietā, radot neticamu skatu. Tas ir maģiski. Un, protams, tās unikālā atrašanās vieta Sierras Madres kalnos. Lai kur jūs paskatītos, jūs gaida brīnišķīgi skati. Pilsētas vēsture ir dzīva. Jūs gandrīz varat sajust sudraba ieguves laikmeta bagātību, un tas jūs aizved atpakaļ baroka laikmetā. Šie vēsturiskie elementi tik labi saplūst ar pilsētas noskaņu. Visbeidzot, ir pilsētas kopējā atmosfēra, tas kaut kas īpašs. Tā ir unikalitāte, ko neatradīsiet nekur citur. Tā ir burvīga vieta, kur skaistums, vēsture, kultūra un dvēsele saplūst kopā.
Tā patiešām ir neaizmirstama vieta. Zacatekas ir lielisks piemērs Meksikas UNESCO dārgumiem. UNESCO vietas Meksikā ir patiešām īpašas. Katra ir izvēlēta tās unikālās vērtības dēļ. Tās stāsta mums stāstu par cilvēces vēsturi. Un Meksikā to ir daudz. Patiešām daudz. Šīs vietas piedāvā ceļojumus, kas patiešām aizskar dvēseli. Tās liek jums domāt, iedvesmo un dod enerģiju. Meksikā ir 30 UNESCO vietas. Tas ir iespaidīgs skaits. Katra no tām apliecina Meksikas bagātīgo daudzveidību. Tāpēc, ja plānojat ceļojumu uz Meksiku, noteikti apmeklējiet šos dārgumus. Mūsu ceļojums cauri Zacatecasai tuvojas beigām. Es ierados šeit, lai meklētu sudrabu, akmeņus un skaistumu, bet es saņēmu daudz vairāk nekā gaidīju. Esmu ļoti iedvesmots un nevaru vien sagaidīt, lai redzētu, kur šī neticamā valsts mani vedīs tālāk. Meksika mani ir apbūrusi, un es vēlos dalīties šajā ceļojumā ar jums. Mans mērķis ir apmeklēt visas 35 UNESCO pasaules mantojuma vietas Meksikā. Un es jūs ņemšu līdzi. Tāpēc sagatavojieties. Šis ir tikai sākums. Ja jums patika šis ceļojums uz Zacatecasu, lūdzu spiediet patīk, abonējiet un ieslēdziet paziņojumus. Uz redzēšanos! Turpiniet pētīt pasauli un mācīties jaunas lietas. Tiksimies nākamajā video. Daudz mīlestības no skaistās Meksikas!